Šajā video mēs parādīsim, kā veikt demogrāfisko datu analīzi reklāmas tīkla kampaņā un kādus secinājumus mēs varam veikt. Izmantojot reklāmas tīkla demogrāfisko datu pārskatus, var iegūt ieskatu par savu mērķa auditoriju. Tas var tev palīdzēt pārvaldīt un analizēt vairākas demogrāfiskās mērķa auditorijas atlases metodes. Demogrāfisko datu diagrammās tiek rādīts, kuras demogrāfiskās grupas tavas reklāmas sasniedz visās tavās reklāmu kopās un visā kontā. Salīdzinot reklāmu faktisko veiktspēju un demogrāfisko sasniedzamību, var noskaidrot, kuru mērķa auditoriju pārstāvi nodrošina vairāk reklāmu gūmu. Izmantojot šos datus, var uzzināt vairāk par klientiem, kurus centies sasniegt, un noskaidrot, vai tiek sasniegt kampaņas mērķi, un atbilstoši pielāgot tās. Tagad mēs parādīsim, kā optimizēt savu reklāmas tīkla kampaņu, bāzējoties uz dzimumu un vecumu. Lai veiktu demogrāfisko datu pārskatu, dodies uz savu reklāmas tīkla kampaņu, spied uz cilni reklāmas tīkls. Un šodien skatīsimies uz demogrāfiskajiem datiem. Pašreiz esam dzimuma cilnē. Spiežam uz kampaņas skats, lai iegūtu pārskatu par kampaņu. Šeit redzam, kad vīrieši sastāv lielāko daļu no mūsu klikšķiem, kā arī vislielāko daļu no reklāmu gūmiem. Un, piemēram, sievietes ir savākušas tikai 426 klikšķus. Ja esam identificējuši, kad vēlamies fokusēties tieši uz vīriešiem, mēs varam izslēgt sievietes no reklāmu rādīšanas. To varam izdarīt, dodoties uz reklāmu kopas skatu. Izvēlamies dzimumu un reklāmu kopu un spiežam noņemt. Tālāk dodamies uz vecuma cilni un spiežam kampaņas skats. Šeit mēs varam ieraudzīt vecuma diapazonu, kas sastāv mūsu mērķa auditoriju. Redzam, ka cilvēki vecumā no 25 līdz 34 gadi sastāv lielāko daļu no klikšķiem un lielāko daļu no reklāmu gūmiem. Kā arī maksa par reklāmu gūmu ir viena no viszemākajām. Tātad šī ir mūsu primārā auditorija. Redzam, ka vecuma diapazons 65 gadi vai vairāk ir savācis gandrīz 200 klikšķus, bet nevienu reklāmu gūmu. Tātad, lai uzlabotu reklāmu veiktspēju, mēs varam izslēgt šo specifisko vecuma diapazonu, dodoties uz reklāmu kopas skatu, izvēloties specifisko diapazonu un to noņemt. Ja vēlies vēl detalizētāku informāciju, spiedz pogas segmentēt. Šeit tu vari segmentēt, bāzējoties uz laiku, reklāmu gūmiem, ierīcēm un klikšķa veidu. Izmanto šo detalizēto informāciju, lai uzlabotu savu reklāmas tīkla kampaņu. Ja tev ir nepieciešama palīdzība par šo un citiem pirmajiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu, izmantojot palīdzības sadaļu savā AdWords kontā, vai atbalsta tālruni 8000 4 371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klientu piesaistē!